ļoti svarīgi ir ka mēs ēdam visu viņa vārdu, tā kā ir rakstīts, ka mēs neizlaižam kādas rindiņas, jo mums nav viņas izdevīgas. Mums jāēd ir viss vārds. Paldies Dievam par tavu vārdu, Dievs, tā ir tava mīlestība uz mums. Paldies par to, ka tu mums devi savu dēlu, lai ik viens, kurš tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Tic uz tavu vārdu, tic. Tic tam, ko tu runā. Jā, jo viņš runā, vēl joprojām viņš runā, vēl joprojām viņš runā. Aleluja, aleluja. Jo Jēzus arī teica, tas ir labi, ka es aizēju uz debesīm pie Tēva, ir labi, ka es aizēju un viņš sūtīs svēto garu un viņš jūs vadīs un mācīs visās lietās, viņš jums darīs zināmas visas lietas. Par šo vārdu, ka tu dod savu vārdu, ka tu dod, Dievs, to, un tavs vārds tā ir, tava mīlestība ir uz mums, Dievs, uz taviem bērniem. Jā, tu esi teicis, ka tu nevienam savu godu nedosi. Dievs, pateicos, ka mēs varam transformēties tava gara spēkā, Dievs, ka mēs varam pieaugt tavā atziņā, ka mēs varam pieaugt mīlestībā, ka mēs varam pieaugt. Dievs, kungs, pateicos, tu esi tas, kas mūs ceļ, aleluja, es pateicos. Paldies par šo vārdu, paldies tev, Dievs, jā. Pasaules lepnība nespēja pieņemt Dievu vārdu. Dievs, pateicos, jā, tu esi teicis, kad pazemīgiem tu dosi žēlastību. Pateicos, ka mēs varam tiešām ar atvērtām sirdīm saņemt tavu vārdu, būt pazemīgi tavā priekšā, kungs, un pieņemt visu vārdu, kas ir teikts, mīļais Dievs. Slāva, Dievs, pateicos. Jā, Dievs, jo ticība tev tā nav kaut kāda iedomu reliģija, kaut kas izdomāts, kaut kas izfantazēts, kaut kas no pirksta izzīsts. Jā, ticība, tas ir, mēs ticam nevis kaut kam abstraktam, bet mēs ticam tiešām Dieva vārdam. Dievs mums ļoti mīl, viņš negrib mūs atstāt neziņā, viņš negrib mūs atstāt vienus, viņš tāpēc arī sūtīja svēto garu, kurš mūs vadīs visā patiesībā, un tādēļ viņš vēlas, ka mēs varam dzirdēt viņu, ka mēs varam redzēt viņu, ka mēs varam satikt viņu.
Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Dievs, par šīm tikšanās reizēm, par šīm tikšanās vietām, Dievs, ar Tevi, Kungs, Jēzu. Ka mēs varam baudīt Tavu realitāti, ka mēs varam baudīt Tevi, Dievs, patiesībā, kāds Tu esi, visu pilnībā, Dievs. Aleluja, aleluja, pilnībā. Ēst pilnībā visu Tevi, aleluja, 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 aleluja. Jā, Dievs, bez atlikuma, Tu dod mums sevi, bez atlikuma, visu. Jā, tāpat Tu gribi mūsu sirdis pilnībā, visu, katru savu bērnu. Tu gribi bez atlikuma, Tu gribi sev, nevis daļēji, Kungs. Paldies Tev, Dievs! Halleluja! Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, debes Tēti! Paldies par Tavu mīlestību dziļo! Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs neatstāji neziņā! Paldies Tev, Jēzu, par Tavu vārdu! Paldies, ka Tu gani mūs, ka Tu rūpējies, aleluja, ka Tu neatstāji mūsu bāreņus, ka mēs esam Tavi mīļie bērni. Paldies, aleluja, paldies, aleluja. Būs viena rakstuvieta. Tā. Vienu mirklīti. Halleluja, slāva Tev, debesu Tēti. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Amen. Pāvila vēstule Efeziešiem. 2. nodaļa.